Tā saka tas kungs, kas nāca miesāts ar savu svēto patiesības garu. Es mīlu jūs, man dēli un meitas. Es mīlēju jūs, un es mīlu jūs, un es mīlēšu jūs, un es mīlēšu jūs. Un kad jūs būsiet debesīs, es jūs mīlēšu, un man mīlestība nemazināsies. Tā nepaliks spēlēta, tā nepaliks ikdienišķa. Jūs pie tās nepieradīsiet. Es mīlu jūs. Un es esmu jums dāvinājis vēl vienu gadu. Tas būs manas žēlastības un miera gads. Tas būs salīdzinošs veiksmes gads. Es jums to dodu, jo vētras ir gatavas plosīties, un lieta ir gatava līt, un mērs ir gatavs pļaut, un ieroči ir gatavs sprāgt, un nelaimes ir gatavs notikt. Bet man bērni nav gatavi. Man tauta nav gatava vēl. Nāks laiki, kā rakstīts Bībelē, ka tautas būs izmisušas. Un pašas stiprākos sirds būs saraujušās bailēs un izmisumos. Un eksperti nezinās, kas notiks. Un valdības vīri zīlēs kārtīs un meklēs burvjus un viņu padomus. Viņi izliksies zinoši. Bet, kad nodzisīs televīzijas kameras, viņi atkal ķers viens otru pie svārku strēbeles un teiks, kas tad notiks rīt? Bet tā jūs nē. Man tauta nedrīkst būt izbijusies. Man tauta nedrīkst būt izmisumā. Jo ja jūs iesiet līdzi visiem, tad kas tad notiks uz zemes? Kas to salīdzinās? Kas to aizstāvēs? Kas atnesīs mieru? Un jūs taču tiekat saukt par miera nesējiem, cerības nesējiem, mīlestības nesējiem. Jūs dodaties pretīm pēdējām dienām tā, kā es to daru, jūs kungs. Un es eju bez raizēm, bez bailēm. Es eju uzvaras apziņas pilns. Tās pēdējo dienu visas tās eskalācijas būs tikai tāpēc, ka es esmu varens kungs un es neļauju tumsai īstenot un realizēt viņas plānus. Es jums dodu laiku sagatavoties. Nevis vēl vienu gadu, lai tā bezmērķīgi un bezjēdzīgi pavadītu to un zinātu, ka būs jau labi beigās viss. Bet lai jūs būtu gatavi, lai jūs zinātu, kas jūs esat, lai jūs zinātu, kas jums pieder, lai jūs zinātu, kas jums jādara un būtu tajā. Tagad ieiet tajā, kas tev ir jādara, vēl var. Bet pienāks stunda, kad tas maksās cilvēkiem dzīvības. Atgriezties pie sava aicinājuma. Pienāks stunda, kad risks būs tik liels un važas tik smagas, ka lai atgrieztos atpakaļ pie tā, kur tev ir jābūt. Kur tev ir jau jābūt pieradušam pie tā, jau norūdījušamies, jau pēc būtības, pēc savas dabas tajā. Kā atgriezties būs gandrīz neiespējami. Tāpēc es dodu gadu tev, lai tu saprastu, kas tev ir, ko tu vari, kas tev jādara, kas tev pieder, lai tu zinātu savu ienaidnieku, lai tu zinātu manus ceļus un lai tevi nevar pievilkt, lai tu stipri stāvētu manā vārdā, lai tu varētu teikt, es ticu, lai tu varētu teikt, stāv rakstīts un es tam ticu. Un lai tev nevar izšaubīt ne debesis, ne zemes, ne zemestrīces, ne vētras, ne eņģeļu parādīšanās, ne uguns no debesīm, ne dziedināšanas, ne zīmes, ne brīnumi, ne nauda, ne slava, ne ietekme nevarētu apturēt tevi, paļauties uz manu mūžīgo vārdu, kur es apstiprināju savu dēlu asinīm. Es dodu tev šo gadu. Tā ir mana mīlestības zīme. Es vēl atturu laiku un atturu notikumus. Es dodu tev, es dāvinu tev šo gadu. Iepazīsimies. Iemīli mani.
Pieķeries manai rokai tā, kā es esmu pieķēries tev. Un tu nekad nejutīsies viens. Un pašā smagākajā brīdī, kad apkārt svilps lodes varbūt, vai plosīsies mērs, tu stāvēsi stipri, kā Dāniels teica, tie ļaudis, kas savu Dievu pazīst, viņi ir stipri. Viņi ir stipri. Viņi nebaidās. Viņi staigā ar augstu paceltām galvām. Un tad, kad viss pasaule trīc, tad, kad viss pasaule ir neziņā par to, kas notiks rītu, kad nāks būri viens par otru stiprāk un slavenāk un runās nākotnes lietas un vienkārši bīdīs velna lietas, tad mani kalpi zinās patiesībā, kas notiks, un sludinās to. Man dāvana šis gads, paņem to, izmanto to, izlieto to, izbaudi to, un es gatavs. Mans mīļais dēls un meitiņa. Mans mīļais dēls un man mīļā meitiņa. Mīļais dēls un mīļā meitiņa. Mans mīļais dēliņ. Man mīļā meitiņa. Vēl īsts brīdis, un mēs satiksimies. Un kad jūs redzēsiet manu vaigu, neviens visā pasaulē jūs nespēs iestāstīt, ka tas nebija tā vērts. Kad mēs satiksimies pār draudīgiem ūdeņiem, un tas viss būs palicis tālu apakšā. Tas nespēs pieskarties tev, nespēs izbiedēt tev. Tu smiesies ar smiekliem, kādus nekad nesmējies. Tu gavilēs, un tu atklāsi, cik tu esi līdzīgs man, cik līdzīgi mēs esam. Šobrīd vēl tas ir apslēpts tavam sajūtām, bet tas jau ir tevī. Iemīlies manī, iepazīsti mani un atklāj sevi. Mans mīļais dēls un man mīļā meitiņa. Tā saka tas kungs, kas nācis miesā. Tavs glābējs, tavs pestītājs. Es esmu devis daudz par tevi. Jau daudz vairāk nekā tu vari iedomāties. Daudz vairāk nekā tu jau kad atdos par mani. Es to jau esmu devis. Es gribu tevi. Es gribu tevi dabūt. Es gribu tevi pie sevis. Es gribu tevi apkamt. Es gribu ieskatīties tavās acīs. Es gribu smieties un gavilēt kopā ar tevi. Un es gribu būt kopā ar tevi mūžības un mūžības un mūžības un mūžības un mūžības un mūžības. Paskaties pār apvērsnim. Paskaties pār apvērsnim, kurš tik strauji tev tuvojas. Paskaties tam pāri. Ļauj man tev parādīt apsolīto zemi, kur tu nevar redzēt ar savām fiziskām acīm. Un pieķeries manai rokai, es tevi turp aizvedīšu.